Šoreiz pēc spēles jāsaka, ir diemžēl, bet 3 punkti no Rīgas uz Jekaterinburgu dodās jau automobilistu komandas kontā. Pirms spēles abas komandas bija līdzīgās turnīra tabulas pozīcijās. Mūsējie rietumos 8. vietā, pretinieki austrumos 8. vietā. Šodien rezultāts 3-1, un pēc spēles uzreiz uz interviju lūdzām pretinieku komandas kapteini Sergeju Gusevu, kurš teica, ka komandai vairs nav kur atkāpties, un šodien Rīgā viņi tiešām bija ieradušies tikai ar vienu mērķi – uzvarēt, un tas viņiem no mūsu pozīcijām skatoties, diemžēл, bet arī издавалось. Поздравляю с победой. Очень нужная победа обеим командам, конечно, была ситуация в турнирной таблице одинаковая. Где вы нашли силы, чтобы сегодня выиграть? Нам отступать некуда. Мы дома уступили Ладе по буллитам. Нам нужны были очки, чтобы зацепиться в зоне плей-офф. Сегодня был настрой запредельный у всей команды. Только играли на победу, поэтому спасибо всей команде и спасибо болельщикам, которые за нас болеют. То есть все для них. Как удалось? Чем вы настраивались, чтобы сегодня выиграть? Нам только победа нужна, потому что отступать некуда, действительно, и нам нужно попасть в плей-офф. 3-1 выиграли. Трудно ли было? Очень трудно. Динамо Рига очень солидная команда. Здорово играют дома в пас. Поэтому сдержали их натиск и использовали свои контратаки, и забили голы, и выдержали. Якуб здорово отстоял. Все ребята молодцы. До конца регулярки уже считанные игры. Какое самочувствие у автомобилиста? Ну, я говорю, задача никто не отменял попасть в плей-офф, поэтому будем биться до конца, и там все покажет. Ну, удачи вам. Спасибо большое. Vienīgos vārtus Rīgas Dinamo labā šodien guva Miķelis Reidliks pirmajā trešdaļā, kad uz pretinieku vārtiem tika piešķirts soda metiens. Teicams izgājiens, teicams metiens un ripa vārtos pretiniekam starp kājsargiem. Tiesa, lai šādās spēlēs uzvarētu un izcīnītu 3 punktus, ar vieniem gūtajiem vārtiem izrādījās par maz. Pēc maču devāmies uz Rīgas Dinamo ģērbtuvi, kur pēc zaudējumiem, protams, atmosfēra nav no tām jautrākajām, bet uz interviju lūdzām Miķeli Reidliku, lūdzām viņam komentēt aizvadīto spēli. Lai arī pēc metieniem, it īpaši trešajā trešdaļā pretinieks mēs pārmētājām, bet ripa spītīgi negāja vārtos, un mūsējiem izdevās gūt tikai viens. No turnīra tabulas viedokļa raugoties, abām komandām bija ļoti svarīga spēle. Nu, šoreiz 3 punkti aizbrauc uz Jekaterinburgu, kas neizdevās. Nu, jā, kaut kā, varbūt nebijām līdz gatavi. Es nezinu, kāpēc gatavi spēlē. Tomēr viņi bija labāki, ātrāki un vinēja 2 cīņas vairāk nekā mēs. Viņi jau no pašas spēles sākuma, no pirmās trešdaļas, tā kā varētu teikt, uzspied savu spēli. Tiešām, kā jau tu pieminēji ar savu ātrumu, nu, kāpēc mums neizdevās tikt viņiem līdzi? Grūti spriest. Nu, saku. Kā jau nav tā, ka tomēr pašsaprotami, kad ir svarīgas spēles un jādod visu spēku un jācīnās. Bet, nu, šoreiz viņi bija diezgan labāki. It kā jau vienmēr sāku uz to veiksmi norakstu, bet tiešām nu, trešajā trešdaļā, manuprāt, ka mēs viņus kārtīgi pārmātājām, bet arī vārtos negāja. Nu, veiksmi mums pietrūka. Nu, veiksmi jau likumsakarīgi, lai saku, nu, viņi ir jānopelna. Šodien varbūt gribējām pārāk tikai smuku hokeju, bet nu, apspēlēt gribējām viņus. Bet šādā situācijā, kāda mēs esam, apspēlēt mēs nevaram. Mums vispirms ir jāpārstrādā pretinieki, un tad jau arī atnāks kaut kādi tie goli un kaut kādi momenti, un arī spēles situācijas būs daudz labāk izveidosies priekš mums. Sestdien pēdējā regulārā čempionāta spēle mājās pret Traktoru. Kāds noskaņojums? Nu, tagad, jā, bišķi, tā kā, protams, zaudējumi nepatīkam, bet jāizdara secinājumi un jāgatavojas vienkārši pēdējo spēli un jādod visu spēku, kas ir. Paldies, veiksmi! Jā, paldies! Pēdējo regulārā turnīra spēle, bet mēs ļoti ceram ne 2014.–15. sezonas kontinentālā hokeja līgas spēle Arēnā Rīga. Mūsēji aizvadīs šo sestdien 7. februārī tiekoties pret Čeļabinskas Traktoru. Uz šo spēli līdzjutēji jums jābūt visiem un jāpiebilda katra mazākā vieta Arēnā Rīga. Pēc aizvadītā mača, kad mūsēji pārliecinoši uzvarēja Bratislavas Slovanu, konkursa jautājums bija: kurš no bijušajiem Rīgas Dinamo spēlētājiem kādreiz ir pārstāvējis Jekaterinburgas automobilistu krāsas? Un tas ir neviens cits kā mūsu vārdsargs, bijušais ģitāras virtuos Kris Holts. Pēc nejaušības principa mēs esam izvēlējušies uzvarētāju, un šoreiz tā ir Kintija Krause. Kintija, mēs tevi apsveicam, noteikti ar tevi sazināsimies. Gatavojoties pēdējā regulārā čempionāta spēlē pret Čeļabinskas Traktoru, nāk arī nākamais, es domāju, ļoti vienkārši, bet tāpat laikā ļoti labs jautājums. Savulaik Čeļabinskas krāsas ir pārstāvējis Rīgas Dinamo komandas kapteinis Lauris Dārziņš. Ar kādu numuru viņš spēlēja Čeļabinskā? Sūtiet pareizās atbildes gan YouTube
profilā, gan Facebookā, Twitterī, Instagramā. Mēs arī noteiksim uzvarētāju un uzdāvināsim kādam no jums balviņu. Nu ko, atkāpties mums vairs nav kur. Pēdējā regulārā čempionāta spēle gaida katru no jums. Tiekamies sestdien. Armands Simpsons, Māris Krasovskis, Dinamo TV un cīņa par playoff, dārgie draugi, turpinās.